Čau visiem! Šodien pastāstīšu jums par Stonex XVS skeneri, kuram pamatā ir fotogrametrija. Tātad šādi viņš mums izskatās, ļoti kompakta ierīce, un šeit mēs redzam divas kameras. Viena ir RGB kamera, un otra ir Vīslam kamera. Vīslam kameras izšķirtspējas 640 x 480 pikseli, un kameras leņķis ir 65 grādi. Un RGB kameras izšķirtspēja 2448 x 2048 pikseli, kas ir ļoti augsta izšķirtspēja. Un RGB kameras leņķis ir 89 grādi. Tālāk no tehniskās specifikācijas minimālā skenēšanas distance šim skenerim ir 40 cm un maksimālā distance ir 40 metri. Un precizitāte, pēcapstrādes precizitāte ir 4 mm, kā arī precizitāte skenējot 1 metra attālumā ir 3 mm un precizitāte skenējot 20 metru attālumā ir 2 cm, kas ir ļoti pieņemams rezultāts. Skeneris ir aprīkots ar AMU, kas izseko jūsu kustības un telpiski precīzi izvieto attēlus. Skenerim komplektā nāk arī USB-C 3.0 datu pārraides kabelis, kas palīdzēs jums ātri pārraidīt datus, un gribu piebilst, ka tas ir vienīgais veids, kā var saslēgties ar skenerim ar datoru vai planšeti. Kā arī planšete vai dators obligāti jābūt ar Intel procesoru, jo AMD nestrādā. Skenera svars ir 740 grami, kā arī papildus svars nāks no datora, kuru jūs izmantojat. Un parādīšu jums, kā tas viss notiek. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs mūsu kabelis, kuru mēs iespraužam skenerim aizmugurē. Paņemsim arī statīvu, kas nāk komplektā. Ieskrūvēsim viņu šeit. Un augšā arī ir vieta, kur ieskrūvēt gaismas ķermeni, jo šis skeneris darbojās uz fotogrametrijas pamatiem. Tā noliksim viņu te. Un pieslēgsim klāt datoram. Skeneris ir saslēgts. Tagad es parādīšu jums 4 objektus, kurus esmu noskanējis ar skeneri. Un gribu piebilst, ka šitiem objektiem es neesmu izmantojis markas, kuras, protams, izmantojot viņas precizitāte būs lielāka, jo tad arī varēs saprast precīzu attālumu objektā. Un mazās markas ir domātas kā ground control pointi, jeb GCP. Tātad pirmajā mūsu objektā ir komunikācija tranšeja, kur mēs varam aplūkot ūdensvada ventili un pašu ūdensvadu, kas aiziet zem zemes un aiziet pāri ceļam uz īpašumu. Tas objekts, ko es biju skenējis, un te nav nekā sarežģīta, vienkārši nogāju gar sienu un skatījos, kā skeneris uzvedās un kā viņš darbojās. Gribu piebilst, ka visiem objektiem, kurus esmu skenējis, skenēšanas laiks aizņēma ne vairāk par 5 minūtēm. Aplūkosim tagad trešo objektu, kur jau ir nedaudz sarežģītāks. Šeit ir piemineklis, un mēs varam redzēt, ka visi iegravētie pieminekļa elementi ir ļoti labi redzami, un visi ir ļoti precīzi un ļoti viegli salasāms. Un pēdējais objekts ir mūsu ekskavators, un šeit mēs varam redzēt, ka modelis nav ideāls, augšā trūkst dati, tāpēc ir izveidojies caurums modelim, kā arī kauss nav līdz galam noskanēts un ir redzami caurumi. Tas arī viss par Stonex XVS skeneri. Ja jums rodas kādi jautājumi, jūs droši varat apmeklēt mūsu mājaslapu, kā arī rakstīt mums vai zvanīt, un mēs ar prieku jums palīdzēsim. Čau visiem!